Jautājumi iz provinces. Jā, jautājumi iz provinces. Jūs klausāties raidījuma Jautājums no provinces papildus sēriju. Māča Bendika sarunu ar Aivaru Hermani. Daļu no sarunas mēs ielikām raidījuma 12. sērijā, bet ārpus tās palika vairākas interesantas tēmas, kuras varat noklausīties šeit. Jūs dzirdēsiet par Kongresu namu, kurš nevar kļūt par akustisko koncertu zāli, tāpēc, ka Juris Dambis un tāpēc, ka Rīgas dome un kultūras ministrija vienkārši nesaprot, ko dara. Dzirdēsiet pamācošu stāstu par Elbas koncertu zāles miljardu, par to, kāpēc Liepājas zālē iebūvēts baseins un mūzikas skola, piemērus, ka kultūras pasākumu bizness var būt rentabls, Hermaņa 2 punktu plānu, par to, vai Lucavas salā festivālam Pozitīvs ir izredzes izdzīvot, un vēl dažas līdz šim maz apspriestas tēmas. Jautru klausīšanos! Nu jā, ir īstais brīdis atklāt patieso iemeslu, kādēļ esam maigi izsakoties nepārāk nopietnējā raidījumā, ievilkuši tomēr tik cienījami un nopietni cilvēki kā Aivaru. Producents tev nestādīja priekšā ar visiem tituliem, tu esi šitās te... Sopotas uzvarētājs, ne? Nē, Kultūras akadēmijas pasniedzējs, ja? Nē, Kultūras koledžas tagad akadēmijā arī kaut kāda, un tad ik pa brīdim, bet es esmu vieslektors, es neesmu tāds tā kā... Nu jā. Bet kultūras menedžmenta vieslektors. Kultūras menedžmenta, jā. Un pazīstams koncertzāļu konsultants. Nu, ne tikai, arī multifunkcionālu sporta zāļu. Jā, lūk. Profesionāls, šitās jomas profesionāls. Es atceros, pirms kādiem gadiem tu man ievilki šitajā lielajā dzeltenajā būvē Liepājā. Es tur iegāju, es tur izgāju, bet tu tur tā kā diezgan ilgi grozījies. Gan jau, ka sakonsultēji visu kaut ko. Tas ir koncertzāles, tu esi savā dzīvē redzējis, ja? Tā tad mēs esam apmetuši līkumu par Rīgas parkiem, un mēs apņirgājām situāciju ar mūžam iecerēto akustisko koncertzāli, kuras nav, un to Rīgas kongresu namu, kurš ir, un kurš turpmāk vairs nebūs nožēlojams partijas kongresa nams, bet turpmāk būs tātad Kronvalda koncertzāle, ja? Kā tev, kā profesionālim, tas izskatās viss šitā ņemšanās pa Kronvaldu parku? Tur tā māja stāv, un viņa ir zāle. Viņa, protams, ir remontējama, renovējama, jo laiks ir kaut kāds pagājis pirms iepriekšējā remonta. Un noteikti arī mūsdienīgot vajag to tehnisko aprīkojumu, ja, bet tas, ka viņi varētu teorētiski būt tai viedolā akustiskā koncerta zāle, tajā izpratnē, ko ar to saprot akadēmiskās muzikas mūsu lielmākslinieki, tā tas tur nebūs. Ja. Tad tas var būt tad, ja viņi nograuj nost, saspridzina visu, nošķūrē un būvē pa jaunu. Jo citādi tas būs tikai kaut kāds kompromiss, kad būs ne pašam, ne sašam. Ja, tas ir, Aivar, es tā pavisam prasti no Ķekavas novadu perspektīvas. Tātad koncertzāle tur var būt un ir okei, parastā, koncertzāle parastā. Jā, multifunkcionālā tautai. Multifunkcionālā, tas ir, var ienākt koklētāja ansambls, var ienākt menuets uzspēlēt kaut ko, ja? Jā. Un, protams, arī simfoniskais orķestrs var ienākt un uzspēlēt, kā jau tas tur daudzas reizes ir noticis. Un ja vēl paplašinās to skatu un iekārtos aizskatus telpas, kur māksliniekiem pārģērbties, ja? Tad tur pilnīgi mierīgi tie koncerti notiek, bet stāsts ir par to galveno vērtību, un kas arī tais nosaukumos figurē, akustiskā. Tātad bez apskaņojuma. Tas tur nav iespējams. Tas nav, teorētiski var neieslēgt skaļruņus, un tad tas būs iespējams jautājums tikai par to rezultātu. Ja? Okay. Jo tāpēc, kad akustiskai zālē ir zinām fizikas likumi, ar kuriem ir jārēķinās, un kurus ir jāieplāno, un viņas nevar izdarīt tur, kur fiziski pa maz tā vieta un tā telpa. Es esmu senos draugos ar tādu savu kādreizējo klientūras daļu. Man ļoti labi klienti uz filmiņu tīstīšanu bija arhitekti. Kopš 70. gadiem tur diezgan daudz tās sakaru un draudzības ir palicis. Un no arhitektu vides, neatkarīgi no tās izvēlētās vietas, ko tagad tur kultūras ministrija to konkursu tur bīda, neatkarīgi no tā ir zināms, ka eksistē tāds neietekmējams spēks Rīgā, kā UNESCO uzraudzības, tā kā viņu sauc? Inspekcija, pieminēt. Ko tautā sauc vienkārši pa Dambļa kantori, ja? Viņas priekšnieks ir šķiet visilgākais cilvēks Latvijā, kurš ir amatā. Tā iestādē nav bijis citu vadītāju. Juris Dambis, kurš pilnīgi noteikti nekādu fundamentālu pārbīdi tajā objektā
ko šobrīd sauc par kongresa namu, neatļaus, jo tas ir UNESCO aizsardzības zonā. Un līdz ar to kultūras ministrijas stāsti par to, ka viņa tur kaut ko grib, un Rīgas domes stāsti, ka viņa Rīgas namiem kaut ko ļaus vai neļaus darīt, kamēr kultūras ministrija nav kaut ko izdomājusi, tikai raksturo visu šo te tāpiņu pilnīgāko nekompetenci. Viņi vienkārši nejēdz, kur viņi ir, ko viņi dara, ko viņi lemj, ko viņi nelemj. Rīgas nam bija, ja presē var ticēt, iesniegusi kaut kādus papīrus par 14,5 miljoniem. Tas ir ticams skaitlis, par to naudu var izdarīt kaut ko. Ne, ko tur vēlās izdarīt? Protams, tas ir stāsts, pārkrāsot sienas, ielikt jaunas beņķis, ielikt varbūt jaunu akustiku un tam līdzīgi to tur var izdarīt. Jo, kā jau tu zini, biznesā vienmēr jau sāk no tā gala, ka ieskatās makā, cik ir naudas, un tad skatās, ko par to var izdarīt. Bet tajā lielajā pārdales procesā tur parasti sāk no otra gala. Tur izfunktierē jauno Vasjuku šahu pilsētas, ja, un tam līdzīgi, un tad tik sāk skatīties, cik tas maksās. Un kā tas ir bijis iepriekšējā pieredze ar pārējām celtām koncertzālēm, es neesmu dzirdējis, ka tur būtu bijis kāds operēšanas plāns un aprēķini par to, kā viņi tur funkcionēs un kādas būs izmaksas un cik viņi atmaksāsies, cik vajadzēs piemaksāt. Bet es pilnīgi droši zinu pa visām pārējām zālēm, ka tur vispirms uzbūvē, un tad sāk skatīties un skaitīt ekonomists saskaita tam, kam nav ar šovu biznesu un ar vispār koncertu industriju pilnīgi nekādu sakaru. Viņš vienkārši saskaita skaitļus. Kā tur sanāk, cik ir notērējušies, kas tur izdarīts ir labi, kas tur funkcionē, kas nē. Un tad, ko dome, jeb nodokļu maksātais parastais no pilsētas, mazpilsētas, protams, piemaksās starpību katru gadu, ja, kur nav maz. Man šķiet, ka gan Rēzeknē, gan Liepāja arī valdība kaut ko piemet. Tur bija finansējumi, kaut kādas mēģdotācijas, bet Liepājā lielākoties tas ir valsts kasas aizņēmumi. Valsts kasas aizņēmumi. Tur ir Eiropas nauda nedaudz Liepājā, bet kas nav dominējoša daļa, kā bieži vien tiek uzsvērt, pa Eiropas naudu. Ja Eiropa dod, tad ir jāceļ. Uzcelt jau ir forši to māju, bet jautājums, kas tad notiek tālāk par Mēs esam apakaļ pie tā paša, tas ir jāapkurina, grīdas jāmazgā. Jā, jāslauka. 4 kārta logi ir jātīra, lai viņi neizskatītos tā kā mūsu bibliotekas jumts. Un par to jau tā kā jāsāk iepriekš. Tā Liepājas epopeja vispār bija jau tāda, ka to zāli jau tur, kā mēs zinām, projektēja un iecerēja un cēla arī kāds 7 gadus, ja, kur pamanījās notērēt tur kāds 6-7 miljonus, kam nav sakara ar zāles pašizmaksas tiešā veidā. Jo no sākuma jau bija iecerēts tur 1400 vietīga zāle, tāda ovāla, jā, kas ir piemērota simfoniskā orķestra lielkoncertiem ar ģērbtuvēm atbilstoši un tikai tādiem mērķiem. Nekāda muzikas skola tur nebija paredzēta. Un apakšējā stāvā, kur ir muzikas skola, tur bija paredzēts automašīnas stāvvietas. Ja. Un, protams, oranžā gaismā, kā jau tur labi atceries, tur bija tādi plāni, kā saka, visur sacelsim koncertzāles un viss baigi notikt pats pa sevi. Bet kas tur notiks īsti iekšā, kā tas notiks, cik tas maksās, kas to administrēs, tad uzcelsim un tad jau redzēs pēc principa. Es paņēmu vienu starptautisku, mums varbūt Ķekavā un Kuivižos mazāk pazīstamu piemēru, bet pasaulē ļoti izskanējuši piemēru, kā notiek ar koncertzālēm, kad tās būvē ambiciozi un vecā vietā. Proti, tā ir slavenā Elbas filharmonija. Aivars noteikti šo stāstu zina. Ja? Tātad viņa ir ļoti līdzīga tam, kas pie mums jau notiek. Mēs esam uz tās vagas uzkāpuši. Un tādēļ es gribētu iepriecināt mūsu radio klausītājus, ka būs vēl trakāk, lai nedomā, ka te kaut kā mēs izstāstījām kaut kādus šausmu stāstus, un ar to tagad te kaut kas pierausies un beigsies. Tātad Elbas filharmonija ir Hamburgas pilsētas projekts. Jau kopš pagājušā gadsimta beigām viņai vajag akustisko koncertzāli un noskata vienu spīķeri, arī jūtat tā analoģija, sarkanu ķieģeļu spīķeri, ostā, atkal raksturīgi ostā, būvēt koncertzāli. Atgādināšu mūsu klausītājiem, ka mūsu starp tām 6 lokācijām, kuras joprojām tiek pieminētas, vienu nedrīkst vārdā saukt, tas ir tabū, tā ir Andreja osta, tā varētu būt viena no labākajām vietām, bet to nav pieklājīgi pieminēt dažādu iemeslu dēļ, bet joprojām ir spēkā pilnīgi šizofrēniskā, varētu teikt, kaitnieciskā ideja ar to AB Dambi, ja? Bezjēdzības kvintesence. Vēl bezjēdzīgāk nekā Elbas filharmonija Hamburgā. Tātad tur uz tās, cik viņi bija, kādu 4-5, diezgan augsta ķieģeļu būve sarkanu,
kurai tad virsū iecerēja pasaules klases koncertzāli, kā labāko pasaulē viņi taisīja tajā brīdī. Bet tas gāja kā 20 gadu garumā, jo no sākuma tur bija kaut kādas vispār aktīvistu grupas, un tad tur meklēja arhitektus, taisīja konceptus, un tā puslīdz nopietni par to sāk 2003. gadā runāt, kad pilsēta pārņēma to iniciatīvu. No privātajiem nolēma, labi, taisīs pilsēta. Tie projekti jau bija diezgan ilgi taisīti. Un 2007. gadā ielika pirmo pamatakmeni. Uz to brīdi Tāmi bija jau uzaudzēta uz 240 miljonu. Sākotnējais cipars bija 2 ciparu. Tajā, pagājušā gadsimtā, kad viņi sāka taisīt, tur bija runa 7, 8, kaut kāda tāda miljona, kas tajā laikā jau likās ārprātīgi. Tajā brīdī, kad pilsēta tam pieķērās, tām bija 241 miljonus, un dažos gados bija jābūt gatavam. Tad izrādījās, ka tur zem tiem ķieģeļiem tie pamati nav labi diezgan, tad tie bija jāņem ārā, kamēr viņus lika, tikmēr nobruka jumts, kamēr mainīja jumtu. Kaut kas ļoti pazīstams. Galu galā celtniecība ievilkās uz precīzi 10 gadiem, un Tāmīt uz to brīdi pret sākotnējiem 89, vai cik miljoniem, bija 866 miljoni. 866 miljoni. Atšķirībā no daudziem mūsu projektiem, tā koncertzāle esot ļoti laba. Aivar, tu tur esi bijis? Es tur neesmu bijis, bet es esmu dzirdējis vislabākās atsauksmes. Jā. Es esmu dzirdējis vispozitīvākās atsauksmes par to. Bet par miljardu var gribēt, lai kaut kas sanāk, ne? Jā, bet tas jau ir tā, kas var gribēt, kas var atļauties, tas var gribēt. Bet kāpēc Tantei Bauskā no savas pensijas ir jāpiemaksā, ka tur kāds piebrauks ar Mercedes un dāmas ar briļukiem nāks uz koncertu par dotētu biļeti? Es neredzu nekādu tādu iemeslu, kāpēc tam tā vajadzētu būt. Ja mēs dzīvojam reiz tirgus, ekonomikas un liberālā demokrātiskā valstī. Jā, mēs varētu to izmantot tādai argumentācijai, izejot no pretējā. Ja reiz tā notiek, tad iespējams mēs nedzīvojam demokrātiskā tirgus sabiedrība. Man arī tā visu laiku kaut kā tādas šaubas sāk mākt, jā, ka tas tomēr... Vai ne? Jo mēs jau kā var nesolīt un kā var neteikt un nestāstīt visādas brīnums sabiedrisko attiecību instrumentu palīdzību, jā, bet tā realitāte jau, tie darbi jau atspoguļo to realitāti, kas notiek faktiski. Что происходит в мире на самом деле. Jā, bet Aivar, apvienojot to kaut kā, varbūt ne par 866 miljoniem, tātad 10-kāršu Tāmi sākotnējo, bet vispār jau tas tā nav īsti glīti, ka Rīga, kas ir vienīgā pilsēta daudz tūkstošu kilometru apkaimē, mēs tos ciems kalnu galā ar nosaukumu Tallina vai tur Zvejnieku miests otrpus jūrai 2 valstu galvaspilsētas kopā viena alga mazāks par Rīgu sanāk un tā, kā nevar nospēlēt cienījamā līmenī cienījams orķestrs šeit, laikam, nav smuki, ne? Protams, ka nav, bet tad, ja nebūtu, nebūtu ceļa, mēģinājuši celt tempļus, jā, un jauno Vašjuku pilsētas, tad tā zāles būtu uzcelta. Par to jau ir stāsts. Mēs tad, gribam kaut ko tādu, ko mēs nevaram īsti atļauties, un ko mums arī prāti nepietiek. Jā. Un tā ir tā problēma, jā, jo, ja es pareizi atceros, mazāk par 20 miljoniem, 17, 18 miljoni Reizeknas koncertzāle, 1000 vietīga. Protams, nav nekāds arhitektūras šedevrs, bet zāles kvalitāte ir tas, kā tur skan iekšā, nevis kā viņi tur izskatās. Tas ir, protams, forši, ka viņi izskatās arī labi, bet, ka viņi tur, ja neskan labi, tad tur tik labi nav. Kā, piemēram, ir ar Liepājas zāli, kur izskatās pilnīgi, atraktīvi, braucot iekšā. Man pašam arī patīk tāds objekts tur uz pilsētas, panorāmas braucot pa kanālu. Un tam līdzīgi, bet tur ir viena akustiska problēma, ja, kas vairs nav tā absolūti tik labi, kā tas tiek proponēts. Zem tiem balkoniem tur kaut kā nepārāk. Nē, tā nav tā problēma. Tā problēma ir tāda, ka tur kāpēc bija iecerēts, ka tai zālē jābūt ir orķestra bedrei. Orķestra bedri vajadzīgi, lai tur varētu uzvest operas, jeb muziklus un tam līdzīgi. Bet, ja grib uzvest operas, muziklus un kaut kāds izrādes, tad ir vajadzīgi šnorbēniņi. Respektīvi tā vieta, kur var piekārt dekorācijas, ja, un tādā veidā radīt kaut kādu vidi, kur tas notiek. Aiz ko tas tur nav ieplānots, un jo vienā akustiskā koncertzālē tas arī nav pieņemts, ka kaut kas tāds ir. Bet bija kāds iedomājies, un es pat zinu, kurš, ka tur vajag orķestra bedri, ja.
Un tā bedra tur stāv, un viņi, protams, rezonē uz zemām frekvencēm. Bet tur nekad tai bedrē neviens nav sēdējis, un visticamāk arī nesēdējis. Klausies, bet varbūt tur var baseinu uztaisīt, ne? Nu, iespējams, jā, tur varētu. Tās Pierējas. Bet, mitrums, tā telpai, tur klavieres stenvei, tas atkal nelabi ietekmēts. Nav tā kā ūdens jālai iekšā basēnā. Nu, pareizi, jā. Nu, jā. Galvenais jau pirmā fāze ir uzcelt basēnu. Tad ūdeni ieliet, ka labi uzvedās ielai ūdeni. Šitai skumjai tēmai par to, ka ir mazs sakars kultūras finansēšanai un politikai ar realitāti, es tā saprotu, tā ir tava sāpju tēma. Tā ir, jā. Ko tu domā tomēr tad reāli tagad? Vai ir kaut kas administratīvi, politiski darāms ar to, kā tiek pārvaldīta kultūras nozare no valdības viedokļa un ietekme uz kultūras industriju? Vai tu vari pateikt 3 mazos punktus, kas būtu noderīgi? Pirmkārt, tiem, kas ir valsts šobrīd, būtu jārespektē kādas iepriekšējās valsts ierēģi pieņemtie likumi, deputāti pieņemtie likumi. Valsts pārvaldes likumā ir punkts, kad publiskam sektoram nav jāveido kapitāla sabiedrības tajos gadījumos. Ja ir tirgus piedāvājums, tad tirgus mēs saprotam vismaz 2, jā, kas to funkciju var veikt. Tas pat pakalpojums ir prece. Un vēl vairāk konkurences likuma labojumos 20. gada 1. janvārī, ja es pareizi atceros, tur ir aizliegts valstī, tātad publiskam sektoram dibināt tādas kapitāla sabiedrības, jā, lai nedeformētu konkurenci. Ja mēs dzīvojam tādā valstī, kas ir tomēr uz tirgus ekonomikas pamatiem. Šitais punkts toreiz tika adresēts, ja nemaldos, Rīgas domai, kas to ūdeni pildīja pudelī. Jā, visticamāk, bet tas jau atbilst, protams, šiem principiem, ja mēs runājam par tirgus ekonomiku un tam līdzīgi. Tas nenozīmē to, ka viss var būt tirgus, ja? Un šeit Latvijā mūsu mazskaitlības dēļ, protams, šīs nacionālās nozīmes kultūras institūcijas, tāda, kāda ir, piemēram, opera, simfoniskais orķestrs, teātri, jā, un mums ir, protams, repertuāra teātra modelis un tam līdzīgi, kas nāk Padomju Savienības lielā mērā vēsturiski no Vācijas. Bet tas viss ir, tā vidē jāpiemērojas, bet ir tur jānovelk kaut kāda robeža un tiem kritērijiem jābūt precīziem. Un par publisko naudu ir jālem publiskai pārvaldei. Cik daudz mēs varam operai atļauties dotēt naudu, jā, un ko viņi par to darīs, un kādi tie mērķi, un tam jābūt izreikinātam, un par to vienkārši jālem publiski. Tavs priekšlikums ir, ka tajā vietā SIA ir vai akcijas sabiedrība ir nepareiza forma pārvaldes? Tāpēc, ka SIA un akcijas sabiedrība ir tipiski tirgus ekonomikas instrumenti. Ir kapitāla sabiedrība. Jā, kapitāla sabiedrība, jā, nevar būt dotēta kapitāla sabiedrība pēc definīcijas, jā, kur nepārtraukti tiek dotēta. Kas tad viņai tur palielina statūta kapitālu, bet nevar jau bezgalīgi palielināt, jā. Un tā ir tā problēma. Tad vēl citi instrumenti no kultūra kapitāla fonda kaut ko tur piemet, un kaut ko tur schēmos svētku sakarā valdības speciāli tur kaut kādi maksā. Visādi šitās lietas. Ko mēs radam ilūziju Eiropai, ka mēs te baigi decentralizējām pēc padomu laika padomju kultūras pārvalde, kas bija, rada propagandai. Ja? Mēs radam tikai ilūziju, bet faktiski mēs turpinam tieši to pašu, kas bija pēc jēgas. Ja? Un koncertzāli, kur tu būvētu, ja tev atļautu? Tad, ja gribētu akustisko koncertzāli būvēt, lai viņi tiešām būtu akustiski un izmantojami simfoniskam orķestrim, akadēmiskai muzikai, kamermuzikai, tad, protams, būvētu kādā atsevišķā vietā, kur Rīgā netrūkst. Vienkārši. Labi, tās ir publiskās valsts zemes, ir pašvaldības zemes, par kurām te tā diskusija iet. Nekas jau netraucē nopirkt par 1, 2, kaut 5 miljoniem zemes pleķi tur, kur ir vislabāk, visērtāk, ja? Kaut vai to pašu tajā Andrejas salā, ja nopirktu un šķēlim vairs nepiedarētu viņa akcionāriem, un būtu miers. Bet tās, protams, ir par naudu, ja? Jo viss jau tā schēmošana par to zāli jau tā notiek, ka tikai mums tagad ir vajag to vietu, tik mēs celsim. Bet ko mēs īsti celsim, cik tas īsti maksās, cik tas izmaksās pēc tam, nekā tāda aprēķina jau nav. Un par to viņš nemaz nerunā. Un tad tas būtu nākošais punkts, ka tu gribētu redzēt kaut kādu, es nezinu, tā smalki to sauc par koncepciju, laikam, ja? Taču, kaut kāda vīzija. Arēna Rīga, kad tur uzaicināja par konceptu, ar ko tas sākās? Ar to, ka sākās ar ekseļošanu un izrēķināt, kas tas būs un cik tas varētu maksāt. Jo tā māja tehniski, kāda viņa var būt, tas jau bija skaidrs, jo tas bija projekts, kas paņēmis no Ziemeļamerikas, savu funkcionalitāti,
kādu viņa tur iecerēt, kā viņa būvēt, jā. Bet kā tas darbosies mūsu apstākļos, to vajadzēja izrēķināt, jo tur aiz muguras bija konkrēti cilvēki, konkrēti nauda, kas pieder viņiem, un viņi to gribēja zināt. Aiz ko šeit neviens to zināt negrib. Jūs esat rentabli tur arēnā Rīga? Visus gadus kopš palaišanas, tikai viens gads bija ar mīnusiem, bet viss pārējos gadus ir bijis ar peļņu nemazāk pa 500 000 pēc nodokļiem. Pēdējos gadus pār pa 1 miljonu. Okay, tas vienkārši kā pierādījums ilustrācijai, kā vispār nav tā, ka kultūra ir vieta, kur ir jādedzina, jāmet naudu ugunskurā. Protams, un man ir viens ļoti labs piemērs, kur es ar bieži vien, kad stāstu studentiem, kad citiem interesantiem, tās ir zāles, nesaukšu tagad gluži vārdā, kā saka, bet tā ir viena pašvaldības zāle, kurā strādā 60 darbinieki, jā, kuri dotējam apmēram pa 1,5 miljonu, jā, lai viņi varētu vispār turēties, jā, kur vidējais apmeklējums drusku pārsniedz 50%, 52, 53 apmēram. Un tā pašā laikā Rīgā ir šeit muzikas nams Daile, jā, kur operatora un kuri ir nomniece tai mājai Anda Zadovska, kurai vidējais apmeklējums 95%. Tur ir 450 vietas, un tas apmeklējums ir apmēram tikpat liels, cik tai otrai zālē, kur es nesaucu vietā, jā, lai gan tur būtu iespējams 2 reizes lielāks. Jā, tā pašā laikā viņa gadā apgroza pāri par 1 miljonu, un tīrā peļņa pēc nodokļiem ir pāri par 100 000, kā kuru gadu. Un viņa nebūtu nespēlē Rādio 2 repertuāru, ja visi tādas popšas un tam līdzīgi. Viņa spēlē visnotaļ nopietnu muziku tur un uzveda koncertus ļoti dažādus. Jā. Labi, šitais un 4 bija cilvēki strādā tikai štatā, nevis 60. Nu, jā, tur ar tā problēma, laikam, ka nevar izvietot jā. Okay. No šitā visa man tā arī nekļūst skaidrs. Vai mums šobrīd notiek kaut kāda reālā koncertzāļu būvēšana, gatavošanās tai būvēšanai, vai tā ir tikai runāšana un šis ir kaut kas tāds, kas aizmirsīsies, pāries un sāksies atkal no jauna? Kā tad īsti ir šobrīd? Neizskatās, ka tas notiktu kaut kā labāk un principiāli atšķirīgi no tā, kas ir noticis līdz šim. Es domāju, process, veids un komunikācija un tā tālāk. Tur nekāda būvēšana nenotiek. Būvēšana notika tad, kad cēla arēna Rīga ļoti konkrēti, jā, īsā laikā. Nacionālo bibliotēku arī jau izmocīja tomēr, ne? Izmocīja. Tur jau arī, protams, tas bija līdzīgs projekts. Jā, toreiz tika iedibināta, Paglienīt ministri vēl bija toreiz. Jā. Iedibināja organizācija, kas saucās 3 brāļi, no tā visa izmocīja bibliotēku. Bibliotēka ir. Labi, slikti, patīk, nepatīk, bet ir. Bet tas ir, tas ir jau, tas ir 25 gadu vecs stāsts, ja? Tā, apmēram. Un tas pārējais ir turpat, kur ir. Tā kā gadīties var, tā kā bibliotēka, bet tur ir vajadzīgs kaut kāds vēl dzinējspēks. Tur ir vajadzīgs viens tēls, viens cilvēks, kas ir gan politiķis, gan arī pietiekoši saimnieciski domājoši, kas, var tā, tvērt tās lietas racionāli. Tāds tips kā Gailis, piemēram, premjeras bijušais. Pēc domāšanas veida un tam līdzīgi. Labi, Aivar, tev ir tagad iespēja nokliegt pēdējo tādu lozungu, dzintrim kaut ko priecinošu. Cik iecere ar jautru nometni Lucavsalā izbeigsies, kad? Pēc gada 2, 3, kad atpakaļ uz Kuivīšu pusi, uz Salacgrīvu varētu gaidīt, tāda normāla atmosfēra, lai ir tā. Nesēdi zem palmas, mēdz krist ne tikai āboli. Bet tu nedomā, ka atgriezīsies Salacgrīvu atpakaļ, vai? Es zinu apmēram, kāpēc notiek tagad tas notiek, jā, bet arī, ja tas būs veiksmīgi, un es varbūt nemaz nešaubos, ka tas varētu arī būt veiksmīgi, ja tas Covid inerce to tur kaut kā tomēr neietekmēs, to mēs nevaram zināt. Bet visādi citādāk, protams, Rīgā te varētu būt 50, 60 tūkstoši apmeklējums teorētiski. Kapacitāte atļauj. Aiz ko tur vairāk pa 30, viņš bija sasniedzis to griestus. Dabiskos slieksnis. Jā, un tur ir visa tā produkcijas izmaksa ir vienkārši dārgāka, tāpēc, ka tur nav dabisko šķēršļu, kā tas ir uz salas, jā, kur ir vienkārši kontrolēti, nevajag celt tur, kilometriem žogu 2 rindās, ko suņi pa vidu skrien
un caurlaižu punktu, un tā tālāk. Tas viss ir dārgi, bezdevīgi. Plikā vietā pļavā uzstēl. Tur, protams, arī pļauj, bet te nav jāved, te nevajag neskaitāms fūres un neskaitāms cilvēks, kuri tur dzīvo un būvē nedēļu, un viņiem kaut kur jāguļ, jāēd un tā tālāk. Tu teiktu, ka tomēr tas ir racionāls pamats un turpmāk būs mums Lucavas salas festiņš. Tur vēl ir varbūt otra problēma. Tad, protams, ka tos 50-60 tūkstošus jau savāc arī pasaules visaugstākās klases mākslinieki. Tie bija šāds gadījumi, kad tas tā notiek kā Šīrans, piemēram. Un, lai dabūtu tādu headlineri, tad tas ir vienkārši arī ļoti dārgi. Un tad ir tā problēma, ka, ja tu gribi uzsākt festivālu 2 dienas, tur vēl daudz kam jānotiek, un tas arī kaut ko maksā. Un festivāls tomēr ir tā, ka visas tās 2 dienas tur ir tusiņš, un tie cilvēki ir, un tur bišķi tāds cits kods, nevis viens headlineris, ka tad viss saskrien, samaksā tur kaudz naudas. Ja. Un tā pirktspēja šeit arī salīdzinoši pa mazajā, lai varētu adekvāti tādus mākslinieks nodrošināt to augsto līmeni. Jo tur jau notika tāpatās Salacgrīvā. Tur bija viens lielais headliners, tad vēl bija tie otrais ešelons 2 vairāk vai mazāk zinām, un pārējais bija kaut kas nemaksā gandrīz neko, un kas ir laimīgs uzspēlēt, tur varbūt arī bez maksas un visā. Ja es pareizi tavus par un pret salieku kopā, tad tu derības pats nepiedāvā nevienam, būs vai nebūs. Vai tu drīzāk domā, ka būs? Es domātu vēl, bet ja man vajadzētu izšķirties un likt kādu naudu derībās, tad es teiktu, ka nē, es neliktu. Jā, tu neliktu piecīt. Tagad vispār neko nevar zināt. Tas pēdējais gads, pēdējie 2 gadi parāda. Un koncertzāle? Mūsu ar tevi dzīves laikā. Jo viņi tur tā muģināsies tā, kā tas notiek tagad. Ja tur pa to vidu negadīsies kāds racionāls tēls, kas to visu tā kā tādu kopbildu mēģina spēs tā kā vadīt un menedžēt, tad es domāju, ka varbūt kā jau visas iepriekšējās 10 gadus tāpat muģināsies. Tad atliek tikai tev cerēt uz tavu likumīgo dzīvesveidu un to, ka tu izvilksi, lai redzētu to visu. Tas viss tur tā rokas. Ko lai dar? Vienīgais, kas tev glābi, ka tu varbūt atsitīsies kaut kā spēlēdams to akustisko ģitari. Cilvēki dzimst un mirst un precās, un viss tas ar mūziku notiek. Un fotogrāfu. Pareizi, bez fotogrāfa arī tas nenotiek. Tā kā mums ar tevi tomēr kaut kāda iztikšana būs. Es vairs bērēs nefotogrāfēju. Nē, es jau arī nespēlēju bērēs, bet ja nebūs ko ēst, kā vajadzēs spēlēt. Zini, jā, tiešām. Zini, kā iegriezt. Tā nevar zināt.